Nu jau ķīniešiem piedarošā marka MG pie mums ir ieradusies uz palikšanu. Un, protams, cilvēkiem ir jautājums, kāda tad ir vislētākā automašīna, ko pie viņiem var nopirkt. Pagaidām un šodien tas ir šis modelis. To sauc MG3. Pilnā vārdā to sauc MG3 Hybrid Plus, jo gluži kā, piemēram, Toyota Yaris, šis mazulis ir pilnvērtīgs pašuzlādes hibrīds. Šis laikam ir tas gadījums, kad automašīna izskatās mazāka nekā tā ir. Laikam tas ir dizaina un arī šīs interesantās krāsas dēļ. Jo, pirmajā mirklī šķiet, ka MG3 ir tāds, apmēram tā kā kāds no tiem pēdējiem mazajiem Mitsubishi. Patiesībā tas ir normāls mazās klases automobils ar 5 durvīm, 4-5 sēdvietām un pēc izmēriem apmēram aizstāja Ford Fiesta. Ieskatīsimies trīnieciņu bagāžniekā. Tas ir kā jau daždien mazās klases automašīnai. Rezerves riteņa diemžēl nav, lai gan riepas mums ir tāda ikdienišķa izmēra. Akumulators ir aizmugurē, mazās klases automobīlim ļoti neparasts risinājums. Ak un jā, aizmugurējā sēdekļa atzveltne šeit ir nolaižama vienā gabalā, tā nav dalīta. Bet atcerēsimies, ka šis tomēr ir gandrīz budžeta klases automobīls. Ja tā, tad vajadzētu ieskatīties MG3 salonā, kas nemaz neizskatās pēc tāda kā trūcīga budžetnieka, gluži otrādi. Kas tad mums te ir? Moderna stūri, kur nav apaļa, smukas kantainas pogas, abās pusēs vienāda dizaina, ķīniešiem tā ir nevienmēr. Mums ir virtuālais mērskāla panelis, kurš ir maziņš, kā elektromobīļos, bet tajā viss ir. Šeit pa vidu ir lielāks ekrāns, kurš ir standartā, tātad nav jāpiepērk lielāks, un tajā, protams, ir viss, ko mūsdienās vajag. Ātrumā mēs ieliekam ar grozām ripu, gluži kā savulaik, manuprāt, Kia automašīnās, un viss pārējais ir būtībā parasts, budžeta automobīls. MG3 ir vienkāršs, taču neprasts. Zem centrālā ekrāna ir virkne prāva izmēra tiešās piekļuvas pogu. Tādas patiks lietotājiem ar mazu modernu auto lietošanas pieredzi. Un mums ir arī diezgan laba atpakaļskata kamera, kurai tāpat kā lielajos modeļos var pamainīt skata leņķus un pārslēgt arī platāku vai šaurāku leņķus. Šis gan ir labi. Pagrieziena signāla skaņa ļoti simpātiski, tāds tā kā veco laiku pulkstenis. Nav nevaina, man tīri labi patīk. Jā. Un mums, protams, ir arī visi vadītāja asistenti un arī tas, kas signalizē par ātrumu pārsniegšanu. Paskatīsimies, vai mēs šo lietu varam arī kaut kur atslēgt. Jā, MG Pilot Intelligent Overspeed. Šo viņi ir labi nokārtojuši. Šo MG3 uz priekšu dzen tāds pats hibrīdzinējs kā crossoverā MG ZS, taču trīnieks ir daudz vieglāks. Gandrīz 200 zirgspēku tik mazā automašīnā, pirms gadiem 20 tas skaitītos karstais hatchbacks. Tagad tā izrādās ir parasta hibrīda automašīna. Jā, savulaik tik liela jauda bija, piemēram, Seat Ibiza Cupra, bet uz MG3 nekas pat neliecina par šādu potenciālu. Mazās klases automobīlim trīnieciņš ir ļoti labi uzbūvēts. Spoguļi ir ar paplašinājumu uz augšu, tā lai mēs pilsētā neko nepalaistu garām. Un arī, pirms vai pēc apzīšanas manevriem ļoti labi redzēt, kas tad notiek automašīnas aizmugurē. Stūres redz gan, diemžēl, regulējas tikai pēc augstuma. Tas, ko uzreiz var pamanīt, ka automašīna labi tur ceļu. Un tas tomēr ir rets atgadījums, kā izstrādājot mazās klases automašīnu, kompānija ir piedomājusi pie braukšanas īpašībām. Disku bremzes šeit arī ir visiem riteņiem. Tu paskat, kā viņi to MG3 ir uztaisījuši. Viss te ir pusautonoma vadība. Nospiežam stūrīti un aiziet automobīlim ir līnija lasītājs un viss pārējais, kas mums nepieciešams. Mums ir pilnībā digitāli paneļi. Mums ir visa veida telefonu savienojumi. Būtībā ļoti labs starta komplekts, lai ienāktu tirgū, vai ne? Mazformāta hibrīdam vajadzētu būt ļoti taupīgam. Vai tāds ir arī spilgti dzeltenais MG3? Izskatās, ka pirms mums kāds te nav braucis sevišķi ekonomiski, jo borta dators rāda 6 litrus uz 100 km. Es teiktu, ka mazās klases pašuzlādes hibrīdam tas ir tieši 1 litru par daudz. Tas droši vien tāpēc, ka hibrīdā MG3 gluži vai provocē uz ātru braukšanu. Mēdz teikt, ka visas labas lietas ir 3, un tā tas ir arī MG3 modelī. Jo
Mums ir 3 pārnesumi, bez jokiem, jā. Tā ir jaunā viņu pašu izstrādātā ātrumkārba speciāli hibrīdiem. Un mums ir arī 3 braukšanas režīmi – ekonomiskais, normālais un arī sporta. Nu, tas ir tiem gadījumiem, ja gribas likt lietā tos gandrīz 200 zirgspēkus. MG3 piemīt viena ļoti laba, būtībā burvīga īpašība, proti, ka tas automobils neiztaisās un neizliekās par to, kas tas nav. Cik tad tāda olas dzeltenuma krāsas automašīna maksā? Nu, Autobravā tādu var nopirkt jau sākot ar 17 000 eiro, ja mums pietiek ar benzīna dzinēju un uzmanību manuālo pārnesumu kārbu. Ja nu tomēr mūsu prasības ir augstākas un mēs gribam braukt ar hibrīdu un tā automātisko pārnesumu kārbu, tad jārēķinās ar 20 līdz pat 24 000 eiro.